Esiet sveicināti, nomadi! Šodien apskatīsimies, kā pareizi uzstādīt pilnu modernu nomadu šūpuļtīkla jeb hamoka komplektu. Tātad pilns komplekts ietilpst vienā kompresijas somā, kas darbojas vienlaicīgi arī kā kompresijas draibeks, jeb šo sausā soma. Sapakojas šādā izmērā, neatkarīgi no tā, tas ir ziemas vai vasaras siltinājums. Tātad abās versijās viss ietilpst šāda izmēra somā. Kas mums tur ir iekšā? Bāzes komponente, hamoks, jeb šūpuļtīkls, ar iekļautām lentām, un tālāk dodamies uz telteni, jumtiņš. Odu tīkls un siltinājums. Šajā gadījumā uzliksim vasaras siltinājumu, ko mēs esam pārbaudījuši līdz 0 grādiem, bet šeit gan būtu jāpievērš uzmanību, kādā guļammaisā mēs guļam. Vai tas būs sintētiskais guļamais, vai tas būs dūna. Dūna guļamais vairāk saplok zem cilvēka svara, un šeit varētu parādīties ātrāk šī vēsuma sajūta no apakšas nekā ar sintētisko guļamaisu. Bet jebkurā gadījumā ziemas versiju esam pārbaudījuši mīnus 23 grādos, vasaras attiecīgi vasaras temperatūrām. Ja būs lietains laiks, sāksim ar telteni. Šodien laiks ir burvīgs, tāpēc sāksim ar šūpuļtīklu. Šūpuļtīklam komplektā ir iekļautas lentas, tad tās arī ņemam pirmās. Katrai lentai vienā galā ir cilpa, kuru mēs liekam ap koku. Es parasti izvēlos augstumu apmēram savas pieres augstumā, bet tas arī mazliet variēs no koku attāluma. Protams, drošības apsvērumu dēļ labāk ir būt pēc iespējas tuvāk zemei, bet tas atkal ir individuāli. Man patīk karāties mazliet augstāk. Tad es lieku apkārt lentu ar cilpas galu, izvaru cauri un iespriegoju. Kādēļ lentas nevis striķi? Jo lentas nebojā kokiem nizu. Un tas ir svarīgi. Lai atstātu pēc sevis mežu tādu, kāds tas bija pirms mums. Kad lentas ir uzkārtas, ņemam ārā šūpuļtīklu. Šūpuļtīkls ir iepakots kabatiņā, kas pēc tam arī lieliski kalpo kā grāmatas vai telefona vai jebkā cita novietošana. Tātad abos galos ir šādas sprādzes, kuras ir pareizi jāsakārto šādi, un tad tajās ir jāievar lentas. Attiecīgi izveram abām cauri, un tad atpakaļ tikai caur vienu un pievelkam. Sākumā daudz nevelkam, izdarīsim šo pašu procesu otrā pusē. Pievelkam stingrāk, aiz brīvā lentas gala, vienkārši pievelkam. Ja vajag atlaist, mēs atlokam sprādzes un velkam. Tas, ko svarīgi šeit būtu ievērot, nevajadzētu nospriegot tā, lai šīs lentes iztaisnotos pilnībā taisnas. Lentām ir jābūt nelielā leņķī uz leju. Pretējā gadījumā būs grūtāk atvilkt vaļā sprādzes. To pašu mēs izdarām arī otrā pusē. Un pašiem, lai būtu komfortabla gulēšana, ir svarīgi iekārt daudz maz horizontālā līmenī, lai nebūtu tā, ka mēs slīdam pa šūpuļtīklu no vienas puses uz otru. Tagad mēs redzam to, ka šis gals ir mazliet augstāks, un mēs palaižam šo atkal mazliet zemāk. Palaižam mazliet zemāk, un to pavilksim augstāk. Kad tas ir izdarīts, nākamais solis, ko mums vajadzētu pārbaudīt, ir, vai mēs visi esam izdarījuši pareizi. Tāpat vienmēr atceramies, ka kokus izvēlamies tikai zaļus, dzīvus, izturīgus, stingrus kokus. Ja koks būs nokaltis, mēs šo koku sev varam uzgāzt virsū. Un šajā brīdī ir pareizi jāiesēžās. Atceramies, ka tikko mēs esam uzlikuši lentas, mēs joprojām pārbaudam, vai viss ir izdarīts pareizi. Tāpēc mēs nelecam iekšā šūpuļtīklā, bet daram to uzmanīgi. Ar vienu roku pieturam sev tuvāk pie kājām, otru galu paņemam uz augšu, lai neaizsēstos garām. Un tad lēni iesēžamies. Pārbaudam, ka viss ir kārtībā, stropis neslīd lejā, viss ir forši. Kad esam to izdarījuši,
ieguļamies, pamēģinam un atceramies vissvarīgāko šūpuļtīkla likumu. Mēs guļam nevis banāniņā, kas būtu šādi, no vienas lentes gala uz otru, bet mēs guļam pa diagonāli, neatkarīgi uz labo, uz kreiso pusi. Un tajā brīdī mēs arī tiekam pie taisnas virsmas, pie taisnas muguras. Uz kuru pusi ir ērtāk, uz to arī mēs varam gulēt. Šī vidējā aukla, jeb ridgeline, mums kalpo, lai vienmēr saglabātu perfektu ieliekumu hamakam. Attiecīgi, tad, kad mēs iegulsimies, mēs vienmēr varēsim iegulties tā, lai mums būtu maksimāli taisna mugura. Vēl šo es personīgi izmantoju, lai iekārčētu lukturīti, vai citas noderīgas lietas. Kad šūpuļtīkls ir iekārts, mēs varam pāriet pie nākamā posma – peltene, jumtiņš. Lai nepazaudētu maciņus, tos ar mazajām karabīnītēm droši piestiprinam tepat. Peltene, jeb jumtiņš, nāk ar ātro iekāršanas sistēmu. Tātad vienā pusē mums ir mazā karabīnīte, un šeit ir savilkšanas sprādze. Karabīnīti mēs liekam vienu koku, vienā pusē, un aizāķējam. To pašu mēs izdarām arī otrā pusē. Apliekam apkārt un aizāķējam karabīni. Šobrīd jumtiņš mums nav nospriegots, un to mēs darām šādi. Pavelkam brīvo galu, lai iespriegotu, bet, kas mums ir jāizdara, mums ir jānosedz pilnībā šūpuļtīkla stūris. Tā kā šajā pusē mums ir par daudz līdz šūpuļtīklam un tajā par maz, mēs atliecam fiksatoru, nofiksējam un otru pusi piespriegojam pēc vajadzības. Tātad šobrīd galvenais centrs ir izpildīts. Nākamais solis ir jāiet sagatavot mietiņus. Kā viegli sagatavot mietiņus, mēs atrodam taisnu, apmēram pirksta resnuma zaļu kociņu, noliecam, un šajā vietā, kur veidojas izliekums un spriegums, mēs liecam un ar nazi viņu nogriežam pavisam viegli. Kociņu atzarojam, lieko galu nogriežam. Tagad mums ir viens garš mietiņš, kur tālāk atkal mēs sadalam pēc nepieciešamības garumā. Šeit arī pavisam vienkārši nogriežam vienu galu, mazliet uzasinam, lai vieglāk iesprāst zemē. Mietiņi ir sagatavoti, nostiprinam stūrus. Ja ir nepieciešams pamainīt šo te attālumu, mēs uzmetam vieglu cilpu un tajā ieliekam mietiņu. Šādi. Tāpat jāatcerās, ja ir stiprs vējš, tad šo te jumtiņu vēja pusē ir ieteicams likt pēc iespējas tuvāk zemei un vienmēr pozicionēt šo te šūpuļtīkla iekāršanas virzienu, lai vējš pūstu sānā, nevis pa galu. Ja pūtīs pa galu, veidosies caurvējš, būs mazāk komfortabli gulēt. Šādi ir pareizi uzstādīta teltē. Bet, lai labāk redzētu turpmāko procesu, attaisīsim vienu sānu vaļā. Odu tīklam ir 3 lielie caurumi, apakšā tas, pa kuru mēs iekļūstam, un 2 mazie, kas iet virsū. Šajā brīdī šo mēs procesu droši vien beigt uzreiz, zinot, ka izmantosim vai neizmantosim odu tīklu. Bet šobrīd attaisam vienu sprādzi, uzliekam virsū, atkal aiztaisim sprādzi, un piestiepjam, tā kā mums vajag. Tad odu tīklam vienu galu mēs šeit savalkam, tas ir ciet. Un tieši tāpat, kā zeķi, velkam pāri visam šūpuļtīklam. Un šeit
atkal savalkam ciet, lai mazie mošķi mums netiek iekšā. Tā izskatās pareizi uzstādīts odu tīkls. Iekļūšana ir ļoti vienkārša. Atceļam odu tīklu. Iesēžamies šūpuļtīklā, nodauzam putekšņus no kājām. Un esam moskītu brīvajā zonā. Bet ja nu tomēr ir bailes, ka būs daudz to moskītu, mēs varam šo apakšu arī ar gumiju pievilkt vēl mazliet ciet. Manā pieredzē nav bijusi nepieciešamība to darīt, jo, ja mēs guļam pareizi pa diagonāli, mēs jau šo te odu tīklu aizspiežam ciet. Odu tīkls liels kalpo arī vēsākos laikapstākļos, gadu laikā, kad ļoti bieži nemaz nav moskītu vēl, bet viņš liels kalpo, lai aizturētu vieglo vēja plūsmu. Tā teikt, mums rodas tāds savs mikroklimats iekšā. Laikā, kamēr mēs neizmantojam odu tīklu pa dienu, vai tieši pretēji naktī, kad odi jau ir aizgājuši arī gulēt, mēs atkal to vienkārši novietojam vienā pusē, lai viņš tur dzīvo savu dzīvību. Nākamais solis, kā uzlikt siltinājumu. Šajā gadījumā to var izpildīt divos veidos. Katram ir sava recepte. Var uzlikt siltinājumu un tad odu tīklu vilkt pāri. Tas būs mazliet sarežģītāk. Otrs variants ir uzvilkt odu tīklu virsū un pa apakšu iekārt siltinājumu. Abi varianti strādā, vienkārši jāatrod pareizā recepte. Galā ir viena karabīnīte, to mēs stiprinām tepat šūpuļtīklu galā. Otrā galā mēs atkārtojam tieši to pašu. Tas ir izdarīts. Nākamais ir šādi te stiprinājumi. Tos mēs pa pareizo pusi uzliekam uz ridžlaina. Šie mums palīdzēs šūpuļtīkla siltinājumam turēties pareizajā pozīcijā. Šie arī visi ir pieregulējumi, katrs pēc sava auguma pievelk, kā labāk patīk, kā ērtāk gulēt. Un tad mēs nonākam līdz brīdim, kā pareizi iesaisties šūpuļtīklā ar siltinājumu. Manā pieredzē visērtākais variants ir, ka es iekāpju vispirms šūpuļtīklā un tad siltinājumu pavelku zem sevis. Iesēžamies šūpuļtīklā un siltinājumu pavelkam zem sevis un iekārtojam. Un šeit ir tieši tas pats. Mēs guļam pa diagonāli, uzvelkam uz kājām un šeit uz galvas. Šajā brīdī siltinājums jau pilda savu funkciju un silda mūs gluži kā paklājiņš guļot telpī. Un tālāk, attiecīgi, lai jau uzliktu atkal odu tīklu, mana metode ir šāda, ka es siltinājumu lieku viņā iekšā, viss cauri. Un šo zeķi esam uzvilkuši un atceramies aizvilkt galus. Jo mēs zinām, ka, ja liekas, ka es jau viens neko nevaru izdarīt, tad mēs vienmēr varam atcerēties to vienu odu, kas mums sīts guļamistabā. Tagad, kad mums ir uzstādīts pilns komplekts, kā pareizi iesaisties? Paceļam odu tīklu, atrodam šūpuļtīklu, iesēžamies šūpuļtīklā un tad, tikai tad pavelkam apakšā zem sevis siltinājumu. Lūk tā. Eksperimentējam paši. Katram noteikti būs savas receptes, bet ir jāatcerās šis te rezumē, kas ir svarīgākie posmi. Ievērojam vēja virzienu, ievērojam to, ka mēs iekaram šūpuļtīklu tikai un vienīgi dzīvos, stingros, izturīgos kokos. Ieguļamies pa diagonāli, lai būtu ērti gulēt. Un vienmēr aiz sevis atstājam mežu tīrāku, nekā tas bija pirms mums.